Uzreiz pat tā nepateikšu, cik pa tiem ilgajiem, vairāk kā 10 gadiem strādājot ar Latvijas ceļniekiem kopā, Latvijas ceļu būvēs, es nekad ceļu būvē nevienā nekad neesmu saticis nevienu premjerministru. Ļoti iespējams, ka Ulmans savā laikā ir bijis pirmos brīvības laikos, bet man līdz šim, lai piedod man iepriekšējie mūsu brīvlaiks premjeri, nevienu neesmu saticis. Pagājušajā nedēļā ministru prezidents Dombrovskis apmeklēja Maskavas virziena ceļbūves objektu, ko veic ceļbūves firma Binders, no Tīnožiem līdz Skrieveru ceļam. Sakiet, lūdzu, vai tā informācija, kas izskanējusi, ka 19 miljoni nonāks no tiem 70 miljoniem iekrātajiem Latvijas ceļu būvē, vai tā ir taisnība? Attiecībā uz budžeta grozījumiem tad šī summa ir nedaudz mazāka. Tur ir, ja nemaldos, ap 10 miljoniem, kas ir iedalīti tieši ceļiem, kas lielā mērā atspoguļo tos lēmumus, ko valdība jau ir pieņēmusi, lemjot par Latgales attīstības plānu, piešķirot papildus finansējumu gan pašvaldībām, gan arī valsts ceļiem. Un pašreiz budžeta grozījumos šie līdzekļi vienkārši tiek iedalīti tādējādi, nodrošinot pilnu finansējumu apjomu. Kad mēs varam cerēt uz kādu daļu no ceļu nodokļu un no akcijas nodokļu jau, teiksim, tā reāli, kas jau sāks ieplūst šitajās naudiņās, ceļu naudiņās? Attiecībā uz speciālajiem budžetiem mēs neplānojam atgriezties pie speciālajiem budžetiem, bet skaidrs ir tas, ka arī šis finansējuma apjoms turpmākos gados ceļiem palielināsies. Un tieši mums ir svarīgi domāt par vietējiem un reģionāliem ceļiem, jo uz lielām šosēm mums ir pieejami Eiropas Savienības fonda, gan kohēzijas fonda, gan arī ERAF līdzekļi, kas arī aktīvi tiek izmantot. Līdz ar to valsts budžets lielākā mērā būs šie papildus piešķirumi jānovirz tieši uz vietējiem un reģionāliem ceļiem. Ja mēs paskatāmies šo Tīnušu koknes projektu, tas arī ir kohēzijas projekts, kur apmēram 85% nomaksā no Eiropas Savienības. Valsts autoceļu fonds mums pašreiz darbojās kā valsts pamatbudžeta programma, un es domāju, viņš pamatā arī strādās kā valsts pamatbudžeta programma. Cita lieta, ka ir jāstrādā pie tā, lai būtu lielāki līdzekļi pieejami. Iespējams, ka var potenciāli runāt tur tādu zināmu sasaisti, teiksim, ar akcijas nodokļu plānu, kā tāds indikatīvs rādītājs, bet pie šīs spēcbudžeta sistēmas, kā tā iepriekš bijusi, kopumā budžetā mēs atgriezties neplānojam, jo autoceļu fonds nebija vienīgais spēcbudžets, tādu bija pietiekami daudz. Pašreiz mēs esam atstājuši vienu speciālo budžetu, kas ir sociālais budžets. Skaidrs ir tas, ka arī plānojot nākamo finanšu perspektīvu pēc 2014. gada, transporta infrastruktūrai būs jāparedz ievērojami līdzekļi, jo tā Latvijā ir problēma, un līdz ar to mums ir jāstrādā pie tā, lai ceļus sakārtotu. Arī valsts piedalīsies ar kaut kādām lielākām naudām kā līdz šim? Es domāju, ka attīstoties ekonomiskai situācijai un uzlabojoties arī budžeta situācijai, protams, ka arī no valsts puses būs lielāks finansējums. Vakar par rādio finanšu ministru Vilkungs teica, ka viņš par nākamo gadu bišķi tāds tā kā skeptiskāks esot, bet viņš teica, ka jums esot optimiskāks skatījums uz nākamo gadu un nākamo. Attiecībā uz nākamo gadu, kas attiecas uz ekonomikas attīstību, mēs, protams, esam nedaudz piesardzīgāk plānojuši nākamā gada ekonomisko attīstību, teiksim, 3,7% apmērā, salīdzinot ar 4% šogad, ņemot vērā visas eirozonas problēmas. Un attiecībā uz budžetu, mums tāpat ir jāturpina samazināt budžeta deficīts, tad nākamgad mēs to samazinām zem 1,4% no IKP, kas, protams, nozīmē to, ka līdzekļu apjoms, ko mēs varēsim dalīt papildus dažādiem mērķiem, būs ierobežots. Lai arī Tīnožu objekts austrumu virziens viens no galvenajiem, no svarīgākiem, lielākiem objektiem, tomēr Pāriškungs mums ir vēl ļoti daudz nopietnas ceļbūves šobrīd Latvijā. Mums ceļbūve notiek, Eiropas finansējums tiek apgūts. Šis ir viens no nopietnākajiem projektiem, jo šī jaunbūve, kā daudz autovadītāji ikdienā to izjūt arī uz esošiem ceļiem. 40 objektos notiek darbi, tas ir gan asfalta sekšīs maiņas, gan arī grānceļu asfaltošana, gan arī pašlaik uzsākās darbi par valsts līdzekļiem, tās ir virsmas apstrādes. Tā kā darbi notiek ļoti daudzās vietās, bet vasara ir tas īsais laiks, kad mēs to varam veikt. Jūs piesaucāt valsts galvenos autoceļus. Šie notiek ar Eiropas naudas palīdzību, kas tieši šajā objektā, kur pašlaik atrodamies, arī konkursa rezultātā tika iekonomēti, jo, kad iesniedz Eiropas pieteikumus, Latvijā cenas bija ļoti augstas un tad viņas kritās. Un faktiski šī ir ietaupītā nauda šajā objektā, sakot 6. gadā kāds bija un 9. kad tika šie konkursi izsolīti.
Un faktiski pašlaik ir tas, ka vēl šajā kohēzijas projektā tiek uzņemts ir saistības un būs vēl 3 objekti. Tas ir viens Liepājas virzienā, starp Daugavpilu un Rēzekni, un arī viens posms Ventspils ceļā. Tie būs darbi, kas būs nākošais gads. Un šie posmi, kur tiek veikti darbi šogad, lielākā daļā darbi tiks pabeigti, ir jau pabeigti, ja, tā kā šie darbi notiek. Uz nodošanu mums vajadzētu būt jau arī objektiem robežu stūmā, un ne tikai robežu stūmā, arī Ventspils pusē. Šie maršruti, kas bija par reģionālā fonda naudu, tā ir otra fonda nauda, uz valsts galvenajiem ceļiem, šajos objektos maršruti daudz ir pabeigti un daudzos vēl turpinās darbi. Darbi turpinās, teiksim, Ēgļu maršrutā. Jēkabpils aizkrauklē faktiski ir nodots vēl nav, bet jau viss ir asfaltā. Un šādas posmas varētu saukt daudz, jo Rēzekne Gulbenē arī pēdējā posmā darba beidzot ir uzsākt. Un tā kā šie posmi šajā gadā un nākamajā tiks pabeigti. Vēl gribētu pieminēt tādu reālu reģionālo virzienu no Kuldīgas uz Tukumu, kā saka, pa taisno caur Vānu. Tukumu pa taisno pagājušajā gadā 2 objektos darba pabeigt. Šogad 2 objektos ir noslēgt līgumi, tā kā Vāne, Kabila ir viens, un no Kabilas Kuldīgas gals ir otrs, tā kā faktiski līdz Vānei, droši vien ap šādu laiku nākošais varbūt asfalts, paliek pēdējais posms pa vidu no Tukuma rajona robežas līdz Vānei. Vēl 2 objektus es atceros, kuriem bija lausta līguma Ērgļi, pie pašiem Ērgļiem objekts, un Ranka, kur tur māla dēļ bija iestrēdzis viss pasākums. Arī šajos objektos līgumi ir lausti, ir izsludināti jauni konkursi, jauni uzņēmēji, un darbi, ja vēl nav atsākušies, tad tūlīt atsāksies. Tā ir līguma noslēgta uzņēmēja mobilizācija, kad viņi atsāk šos darbus. Ļoti patīkami, ka gan ministram, gan premjeram ir interesi par ceļiem, un mēs, protams, ceram, ka šī sapratne būs, un ne tikai interesi, un kad ceļu nozara varēs arī attīstīties tālāk, tajā laikā, kad būs beidzies šis Eiropas finansējums. Ja es pareizi saprotu, tad ministra optimisms uz nākotni ir pielips ar jums. Es vismaz redzu ļoti lielu interesi, un es domāju, ka arī iedziļinoties šī sapratne tiks atrasta. Lustskungs, jums šoreiz bija reta iespēja ar ministru prezidentu komunicēt un uzzināt, ko viņš domā, kā vērtē mūsu ceļinieku un konkrēti Bindara darbu. Jā, ar šo ministru prezidentu tiešām pirmo reizi. Man ir prieks, ka ministra prezidents ir izrādījis šādu uzmanību mūsu nozarei, uzmanību mūsu uzņēmumam un uzmanību konkrētajam objektam. Par objektu runājot, šis ir viens no lielākajiem objektiem šobrīd Latvijā, kas tiek būvēts ceļbūves nozarē. Objekta līguma apjoms ir 33 miljoni lati bez PVN. Objekts ir ļoti sarežģīts, ar ļoti daudzām transporta būvēm, ar ļoti sarežģītu tehnoloģisko procesu. Un, protams, arī ar daudzām citām problēmām, kuras, diemžēl, mums jārisina objekta celtniecības gaitā. Un viena no šīm problēmām ir šis atsevišķo zemju jautājums, kas ļoti būtiski traucē mums šo objektu būvēt, sadārdzina šo objektu. Bet es saprotu, ka Latvijas valsts ceļi un valdība kopumā, ieskaitot premjeru, dara visu, lai šīs problēmas atrisinātu maksimāli īsā laikā.